Karstas debates, karstas diskusijas, kā katru gadu. 2026. gada valsts budžeta plānošanas procesā atbalsts ģimenēm tika skatīts starpnozaru tvērumā. Un tas, manuprāt, stiprina to, ko mēs runājam šeit visu laiku, ka demogrāfija ir principā top 3 nākamā gada budžeta prioritāte. Un to mēs redzam arī Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas budžetā. Un šajā dienā kolēģi jau ļoti daudz ir ieskicējuši par to, kādas izmaiņas ir plānotas. Bet vēlējos dažas no būtiskākajām, kas varbūt netika minētas vai minētas mazāk, akcentēt arī šajā vakarā. Veselības budžetā te ir 20 miljoni eiro paredzēti mātes un bērnu veselības uzlabošanas plānam, un pretēji tam, ko teica kolēģis Mitrēvits, ka netiks veltīta nauda vai atvēlēta nauda rindu mazināšanai, tad es vēlos tomēr oponēt, jo nauda ir un 3,7 miljonu eiro veltīti tieši tam, lai mēs mazinātu bērnu rindas medicīnā. Tāpat arī 4,6 miljonu eiro paredzēta stacionāro pakalpojumu bērniem uzlabošanai, lai palielinātu uzņemto pacientu skaitu. Tā kā, tas, ko jūs teicāt, principā neatbilst īsti realitātei. Tāpat arī uzlabota medikamentu pieejamība, turpinās arī zāļu cenu reforma, pretēji tam, ko sākotnēji kolēģi arī minēja, ka tagad slēgs ciet visas reģionu aptiekas un pierobežā vairs nebūs, kas strādā. Tas tā nav. Šīs spekulācijas, protams, nav apstiprinājušās un patiesībā neviena reformas dēļ aptieka nav arī aizvērusies. 2026. gadā tiks stiprināts arī pierobežu slimnīcas, to mums apliecināja Veselības ministrija vakar, un 2,6 miljonu eiro tiks veltīti inovatīvo medikamentu pieejamības uzlabošanai bērniem. Un nākamā gada budžeta ietvarā ir domāts arī par psihiskās palīdzības nodrošināšanu nepilngadīgajiem, kuri pārmērīgi lieto atkarību izraisošas vielas. Tāpat vērtīgas izmaiņas plānotas arī Labklājības budžetā, kur gandrīz 50 miljonu eiro veltīti atbalstam ģimenēm ar bērniem. Un plānots palielināt bērnu piedzimšanas pabalstu, bērnu kopšanas pabalstu, arī atbalstu ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, gan aizbildņiem, gan adoptētājiem. Un, starp citu, bērnu kopšanas pabalsts turpmāk tiks pārskatīts katrus 2 gadus, kas, manuprāt, arī ir būtisks uzlabojums. Un svarīgi, ka turpmāk ģimenes valsts pabalstu izmaksās arī bērniem no 16 līdz 20 gadiem, kuri studē vai mācās pilna laika klātienē. Un, protams, turpinās arī atbalsts strādājošiem vecākiem, kuri saņem vecāku valsts pabalstu un paralēli strādā. Un skaidrs, ka mums vēl ir ļoti daudz darba priekšā. Tostarp mums ir noteikti jādomā par vienotu datu digitalizāciju veselības aprūpē, tāpat arī vēža skrīningu uzlabošanai jāpievērš lielāka uzmanība. Noteikti arī būtiski atzīmēt, ka ir svarīgi, ka turpmāk vecākiem tiek automātiski piešķirti šie pabalsti, lai viņiem nav ar mazu bērnu jādodas uz dažādām iestādēm un jāpieprasa tie, bet skaidrs, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Un noslēgumā vēlos vienkārši pateikt, un es domāju, ka visi no mums to zina, ka visas tās plānotās izmaiņas nesniegs to rezultātu uzreiz un tagad, bet soli pa solim ar rūpīgu plānošanu un tādu tiešām stratēģisku pieeju, kāda tā ir bijusi šī gada plānošanas procesā, mēs esam uz pareizā ceļa un ceru, ka mums izdosies uzlabot Latvijas ģimeņu labklājību. Paldies!